Labdien! Es esmu Laura Šīranta, un šodien Ropažu novada aktualitātēs parunāsim par jauniešiem. Un tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi jaunatnes lietu speciālisti Luīzu Utāni. Labdien, Luīza! Labdien! Vai vari pastāstīt, kas tad īsti ir brīvprātīgais darbs un ko tas dod jauniešiem? Jā, brīvprātīgais darbs tas var būt fizisks vai intelektuāls darbs, kas tiek veikts bez samaksas. Un tā galvenā doma ir tāda, ka tas sniedz kaut kādu pievienoto vērtību sabiedrībai. Vai ir kaut kādi nosacījumi, kas drīkst veikt brīvprātīgo darbu un kas nē? Brīvprātīgo darbu mēs novadā organizēsim jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem, bet Latvijā pēc likumdošanas brīvprātīgo darbu var veikt gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori. Vienīgā tā piebilde tāda, ka jauniešiem līdz 16 gadu vecumam ir nepieciešama likumiskā pārstāvja atļauja. Vai ir kaut kādi normatīvi akti, kas regulē šo jauniešu darbu? Jā, Latvijā brīvprātīgo darbu regulē brīvprātīgā darba likums. Vai ir kādi ierobežojumi? Nu, teiksim, 13 gadnieks atšķirībā no 25 gadīgā, tur tomēr ir 12 gadu starpība. Vai ir tādi darbi, kurus noteikti nedrīkst darīt tie mazākā vecuma brīvprātīgie? Jā, pirmkārt ir jāvadās pēc noslodzes. Nepilngadīgām personām šis darbas stundu skaits ir mazāks, un arī ir brīvprātīgā darba devējam jāizvērtē, vai šis darbs ir drošs nepilngadīgai personai un nekā slikti neietekmē viņa likumiskās vērtības. Ropažu novadā tiek organizēts šis darbs, ja man ir pusaudži šie 13 gadi, vai es kā vecāks viņu pati varu pieteikt brīvprātīgajam darbam, vai man ir viņam pašam jāsaka, ka reku tev ir iespēja un tu vari pieteikties? Mūsu tā galvenā ideja ir tāda, ka pats jaunietis vēlas veikt šo brīvprātīgo darbu. Tāpēc droši vien, ka loģiskāk būtu, ka pats jaunietis izrāda šo iniciatīvu. Un tur tad šajā lauciņā nākam mēs, jaunas lietu speciālisti pašvaldībā. Ar mums var droši sazināties, piezvanīt, uzrakstīt, un mēs būsim tāds kā saziņas kanāls starp brīvprātīgā darba devējiem un brīvprātīgā darba veicējiem jauniešiem. Cik mums ir novadā jauniešu speciālisti, kas ar šo varētu nodarboties? Mūsu novadā ir 3 jaunas lietu speciālisti. Es esmu Stopiņu pagasta jaunas lietu speciālisti, mums Ropažos ir Jānis Rencis un Garkalnē Rota Lāce. Un Vangažos? Vangažos šobrīd mums nav jaunas lietu speciālists, bet tas ir procesā. Mēs tur plānojam arī atvēlēt štata vietu. Kā tad īsti pieteikties, kļūt par šā brīvprātīgā darba veicēju? Vai ir pieejams kaut kāds pasākumu saraksts iepriekš, kur var izvēlēties, es tur gribu iet un tur negribu iet? Šeit tā doma ir tāda, ka sākumā brīvprātīgā darba devēji ar mums sazinās, viņi var piedāvāt mums vienkārši informāciju, un mēs izveidosim plakātiņu un padosim šo ziņu tālāk jauniešiem, kas ir mūsu sociālajos tīklos vai saziņas kanālos, piemēram, WhatsApp grupā. Šobrīd vēl tā brīvprātīgā darba piedāvājumu tā aprite ir diezgan lēna, bet mēs ceram, ka tas sāks attīstīties un popularizēties arī mūsu novadā. Kādi ir bijuši, piemēram, spilgtākie piemēri līdz šim, kuri ir brīvprātīgie iesaistīti? Jā, noteikti, ka tā ir dažādu pasākumu organizēšana, kaut vai jaunatnes pasākumi. Mums jaunieši organizē Jauniešu doma katru gadu jauniešu gada balvu. Tas arī ir brīvprātīgais darbs, un šogad arī mums notiks jauniešu gada balva pieteikšanās būs līdz 9. janvārim. Tā kā droši var meklēt informāciju sociālajos tīklos un pieteikt jauniešus dažādās nominācijās. Kādas tās prasmes tie jaunieši var iegūt tieši piedaloties šajā brīvprātīgajā darbā? Tas ir atkarīgs savai dzīvei, teiksim, turpmākajai. Jā, tas, protams, ir atkarīgs no brīvprātīgā darba. Ja tā ir pasākuma organizēšana, tad tās ir dažādas organizatoriskās prasmes, komunikācijas prasmes. Ja tas ir, piemēram, darbība kādā bibliotekā vai kultūras centrā, tad tur varētu būt, piemēram, prezentāciju veidošanas prasmes vai tīri kaut kādi labiekārtošanas darbiņi. Tas var būt arī brīvprātīgais darbs, piemēram, vides labā, piemēram, puķu stādīšana vai koku stādīšana, tad tur atkal ir citas prasmes. Bet, kā jau jūs minējāt, tad šis ir neapmaksāts darbs. Vai ir liela atsaucība no brīvprātīgajiem līdz šim bijusi? Ir tā, ka jauniešiem brīvprātīgais darbs paliek aizvien populārāks. Tieši tāpēc mēs arī ieviesām šo sistēmu, lai
brīvprātīgais darbs kļūtu prestižāks un atpazīstams arī darba vidē. Proti, ka jaunietis var ierakstīt savā CV, ka viņš ir veicis konkrētu brīvprātīgo darbu. Un tad jauniešiem ir interese veikt šo brīvprātīgo darbu, jo viņiem ir kaut kāds skaists ieraksts CV, papildus tās ir, protams, iegūtās jaunās iemaņas, tā ir arī tīklošanās, jaunu cilvēku iepazīšana, komunikācijas prasmju attīstīšana un vispār pieredzes iegūšana dažādās jomās. Jūs minējāt, ka jūs izsūtat informāciju par pasākumiem, bet kā tiek uzskaitīts tas brīvprātīgais darbs, ko konkrēts jaunietis ir veicis? Jā, mēs veiksim uzskaiti virtuāli caur Google Docs anketām. Gan jaunietis, gan darba devējs aizpildīs šo anketu par stundu skaitu, iegūtajām prasmēm un citiem, piemēram, komentāriem, kas radās šī darba gaitā. To aizpildīs pats jaunietis, vai tur būs iespēja iesaistīties arī tam potenciālam brīvprātīgā darba devējam? Ir divas anketas. Viena ir darba devējam, kuru darba devējs aizpildīs par jaunieti un viņa padarīto darbiņu. Un otru aizpildīs pats jaunietis, lai pastāstītu, ko te viņš labu ieguva. Kāda ir paša brīvprātīgā atbildība tajā brīdī, kad viņš piekrīt veikt vienu vai otru konkrētu darbiņu? Jaunietim noteikti ir jāuzņemās atbildība par šīm saistībām, ko viņš ir veicis. Jā, ir jāskatās arī brīvprātīgā darba līgums, kādi tur ir nosacījumi, un jaunietim ir jāizpilda godprātīgi šis darbiņš. Vai pirms katra šī darbiņa tiek slēgts atsevišķs līgums, vai tas ir līgums, piemēram, ar jaunatnes lietu departamentu vai izglītības departamentu mūsu gadījumā? Tas būs līgums ar kādu konkrēto pašvaldības iestādi. Mēs arī šo brīvprātīgā darba stundu uzskaitu veiksim visa gada garumā. Proti gada garumā jaunietis var strādāt, piemēram, brīvprātīgi strādāt kultūras centrā, un tad viņam pēc tam gada beigās darba devējs uzskaitīs visas stundas un padarītos darbiņus. Vai jaunietis var strādāt, piemēram, arī dzīvnieku patversmē? Tātad brīvprātīgais darbs ir pieejams arī sociālos uzņēmumos, bet mēs tieši šo brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā koordinēsim pašvaldības iestādēm, bet ir atļauts slēgt arī līgumus sociālos uzņēmumos vai nevalstiskajās organizācijās. Bet tad tas nozīmē, ka pats cilvēks, kurš ir ieinteresēts šī brīvprātīgā darba veikšanā, pats meklē iespēju šo darbu veikt. Tai sociālā uzņēmumā. Jā, tieši tas nenotiek caur pašvaldību? Nē, caur mums jaunas lietu speciālistiem tas šajā gadījumā nenotiks. Vai jums ir arī kāda balva, kas ir paredzēta aktīvākajiem brīvprātīgajiem? Jā, tieši tā. Sasniedzot konkrētu stundu skaitu, mēs apbalvosim jauniešus. Visticamāk, gada beigās iekļausim šo pasākumu jauniešu gada balvā, jo mums ir nominācija gada brīvprātīgais, kur tad jaunietis arī saņems apliecinājumu un droši vien arī kādu balviņu. Šobrīd jaunieši teikuši, ka viņi ļoti labprāt saņemtu kādu skaistu hūdiju. Ar pašvaldības vai ar kādu? Ar pašvaldības logo un droši vien uzrakstu brīvprātīgais. Kāpēc ir noteikti šis vecums 25 gadi tieši Ropažu novadā, ja visā valstī, piemēram, arī es varu veikt brīvprātīgo darbu? Jā, tīri resursu dēļ, jo šī ir jaunas lietu speciālistu iniciatīva, un tā kā mēs šo brīvprātīgo darbu koordinēsim, un mēs esam savas jomas profesionāļi, tad tāpēc mēs arī šo brīvprātīgo darbu uzskaitīsim tieši jauniešiem līdz 25 gadu vecumam. Bet noteikti pašvaldībā ir iespēja īstenot arī brīvprātīgo darbu pieaugušiem un senioriem. Vienkārši šajā brīdī tā koordinēšana un datu apstrāde nenotiks caur jaunas lietu speciālistiem. Vai senioriem ir iespēja kaut kur novadā pieteikties šādai brīvprātīgai palīdzībai? Ar ko būtu jārunā, ja jūs konkrēti atbildēsiet tieši un vienīgi par jauniešiem? Tad noteikti ir jāvēršas pie konkrētās pašvaldības iestādes vai pie sociālā uzņēmuma vai nevalstiskās organizācijas, kur šo brīvprātīgo darbu var veikt. Un mēs kā jaunas lietu speciālisti noteikti arī varam palīdzēt ar kādu konsultāciju vai ieteikumu vai nosūtīt to pašu brīvprātīgā darba līgumu. Kādas aktualitātes jaunieši sagaida 25. gadā? 25. gads mums būs pasākumiem pilns. Pats galvenais notikums noteikti būs projekta realizācija. Šis projekts būs par
pašvaldības digitalizācijas sistēmas attīstību darbā ar jauniešiem, kur mēs organizēsim gan dažādus digitālos festivālus, seminārus, apmācības jauniešiem un arī labiekārtosim digitālo resursu telpu. Tātad jums būs vajadzīgi brīvprātīgie, lai realizētu šo projektu? Noteikti, ka būs vajadzīgi brīvprātīgie. Papildus jau, protams, arī darbojas jauniešu dome, kas katru nedēļu ceturtdienās satiekās uz sanāksmēm. Tur būs ļoti daudz iespējas, kur iesaistīties dažādos pasākumos. Tagad ziemā, kad parādīsies sniegs, tad mēs organizēsim arī sniegavīru konkursu, sadarbojoties ar sociālā dienesta darbiniekiem, vēlāk diskusijas pie karstas tējas krūzes. Papildus arī 25. gadā mums būs ierastie pasākumi, protams, kas ir Tvaiks jauniešu festivāls un arī jauniešu gada balva. Tad kā sazināties ar jums caur izglītības departamentu vai tieši rakstot tev, Luīzei? Noteikti, ka vislabāk ir tieši rakstīt vai zvanīt man vai kādam citam jaunas lietu speciālistam. Ir iespēja mūs arī uzrunāt sociālo tīklu kontos, kas ir Ropažu novada jaunieši. Tātad ieteikums ir vienkārši meklēt informāciju un sekot jums līdzi sociālajos tīklos. Tieši tā. Kāds būtu novēlējums jauniešiem jaunajā gadā? Lai vienmēr ir enerģija, spēks un izturība, jo jauniešiem ir tik bezgalīgs krājums ar potenciālu, un viņiem tikai ir jāatrod pareizais veids, kā to iznest uz āru un īstenot savas ieceres. Paldies, ļoti labs novēlējums. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet mums uz mēdī@ropaži.lv, un mēs mēģināsim rast uz tiem atbildes.